Sveikas, meitenes! Tuvojas vasara, tuvojas vasara. Un es par šo te gribēju mazliet parunāt. Man ir padomā viena kolosāla grupa, un viņi sauksies Mana garšīgā dzīve. Es esmu ritīgi par to padomājusi, un jūs jau ziniet, ka es lieku kārtis. Es esmu tik daudz savilkusi kārtis, lai saprastu, kā un ko mums īsti vajag, jo vienu gan es saprotu bez visām kārtīm, ka mēs ļoti daudz dzīvojam savā galvā, un mēs aizmirstam piedzīvot sevi ķermenī. Bet tas vēl nav viss, jo īstenībā viss jau ir saistīts, jā. Bet vēl es padomāju par to, ka šie te vēstījumi, jā, viņi ļauj palīdz mums labāk apzināties, jā, un tas viss būs arī šajā grupā, bet mums vajag arī šo te paralēli tomēr tādu dzirksteli uz dzīves baudīšanu, jā. Jā, es gan pēdējās grupas kā reiz taisu tādas, kur nav akcents uz tādu sevis uzlabošanu, jā, bet tieši otrādi, tādu atgriešanos sevī, bet ziniet kā, mums zemes cilvēkiem vajag arī tādas ļoti saprotamas lietas. Lūk, un tāpēc es sapratu, ka es gribu šo te grupu. Es gribu grupu, kur mēs varam dalīties ar to, kā mēs priecājamies, kā mēs baudam dzīvi, un tas nav tā, ka mēs izslēdzam kādu emociju, jo es jau te zinu, ka izslēdzot kaut vai vienu emociju, ko mums stāstīja jau pirmajā, man liekas, psiholoģijas kursā, rindiņā izslēdzās pārējās. Tāpēc es nekādā gadījumā negribu nevienu emociju tā kā atstumt malā, ja? Bet jūs taču ziniet, kur ir fokus, kur iet mūsu uzmanība, ja? Tur iet mūsu enerģija, vai ne? Un ar visu to tomēr fokusu mums, tur jau ir tā lieta, ne jau atmest to, kas mūs nav patīkams, jā, bet fokus noturēt uz šo te, teiksim tā, gaismu, jā, gaismu. Jā, tā kā es to grupu es ļoti, ļoti daudz domājus un skatījusies caur kārtīm, kā labāk viņu organizēt, un es tiešām šoreiz, varbūt arī šīs grupas, kas tagad iet atgriešanās savā spēkā, un es tiešām tā domāju, ko man izdarīt tādu, lai es ilgtermiņā varētu kaut ko darīt un neizdegt, ja? Un es ļoti, ļoti skatījos arī pēc kārtīm, jo man kārtas ļoti parāda, un man visādas idejas, es visu kaut ko jums gribētu solīt, un man tik rāda, ka jau brīdina, ka izdegšana. Lūk, un tāpēc es esmu tā padomājusi par to, ka ir viegli un patīkami visiem no mums, ja? Jā, un vēl jūs ziniet, man ir tāda maniakāla tieksme dāvināt, jā, un, zinu, kā, ja apsola, tad automātiski tā vairs nav dāvana, vai ne, jo tas ir apsolīts, jā, tad tur var iet pēc sarakstiem un teikt, jā, tas jau bija paredzēts, jā, bet es gribu arī šos te dāvināšanas momentus, un tie vienmēr saistās ar spontanitāti, jā. Tāpēc, ko es varu pateikt šajā grupā, kas mums sagaida, es gribu šoreiz, es esmu padomājis tiešām arī par to, kas tad ir tas mans lielākais talants, un tas pat saskan ar astroloģiju, ja, ko man teica, ja, būtībā šī telpas radīšana, kur cilvēks jūtās ļoti pieņemts un atraisās, ja, un, otru talantu es pabīdīšu varbūt malā, bet es atceros, ka man par to pētniecību, ja,
pētniecības talants. Nu, man viņš patīk, tāpēc jau es ar tām kārtīm tur skatos, jo es kārtis nolasu ar tādu pētniecības elementu. Ja. Bet, nu jā, tā tad šajā grupā es gribu tā vietā, lai, nu, teiksim, darīt lietas, kas izdedzina, ja, es gribu radīt un uzturēt šo te telpu, ja, jo tam visam vajag laiku, ja, piemēram, tad, kad es velku grupas biedriem, grupas dalībniekiem asociatīvās kārtas, ja, tas ir vairāk stundas aiziet, jā, un ja savukārt esmu sasolījusi to un vēl šito un šito, tad, nu jā, tad tas izpaliek tādi momenti, ja. Bet es gribētu padomāt tieši par šo te grupas atmosfēru, ja. Un īstenībā esmu padomājusi, tāpēc šajā grupā būs gan katru dienu tādas īsas vai nu vēstis vai no afirmācijas, ja. Mums būs nedēļas apņemšanās, un tad, kad būs nedēļa pagājusi, ja, būs arī iespēja pastāstīt, kā gāja. Es padomāšu, kā stimulēt, lai cilvēki piedalās, ja. Mums būs arī savs stūrītis, kur mēs dalamies ar saviem patīkamiem momentiem, ar fotogrāfiju. Ar šī grupa pilnīgi noteikti būs arī saistīta arī, nu tātad cilvēka priekiem, jā, ko tu garšīgu esi apēdus, jā, mēs atkal pafotografēsim šķīvis, tieši tā, slavenos šķīvis, jā, tāpēc, ka tā ir tā bauda, jā, vai kaut ko skaistu, ko mēs izbaudam, varbūt kādu dabas skatu, jā, mēs padalīsimies baudīšanas receptēs, tiešā un pārnestā nozīmē. Tas var būt tiešām ēdienu recepts, kas ir veselīgs un garšīgs, varbūt viņas nav veselīgas, bet viņas ir garšīgas, ja. Mēs varam pārnestā nozīmē padalīties ar kaut ko, ko mēs daram un mums ir patīkami, ja. Visu kaut ko, jā. Un ar saviem ēšanas plāniem mēs varam padalīties. Es domāju, ka lielākā daļa zina, kā viņiem vajadzētu. Es, piemēram, arī varu padalīties. Es neesmu ēšanas uzturs speciālists, bet es tiešām, man ir 53 gadi tūlīt būs, ja? Un es tiešām esmu gājus pie speciālistiem un es zinu, piemēram, kas man ir labi. Un tas ir atrunāts arī ar manu ģimenes ārstu, ar homeopātu, teiksim, es muļķības arī neieteiktu, ja. Jā, un katrs to, protams, izvērtē un var pēc tam iet saskaņot ar savu ārstu, ja. Bet, ja tā diēta nav tik drastiska, ja, un, jā, vai kaut kāda, kur kaut ko ritīgi izslēdz ārā, lai gan es izslēdzu, tad jau nav vajadzības tā tik saskaņot, bet vienkārši pašam jājūt, ja, un jāslēdz tā sava skaidrais saprāts. Nu, lūk. Un es paņēmu kārtis, un es domāju, es paskatīšos pēc asociatīvām kārtīm, šīm te mīļajām sieviešu asociatīvām kārtīm, kur ir sieviešu figūra, un ka es izvilkšu un paskatīšos, ko es varu piedāvāt, bet, nu, protams, arī, kas atbilst patiesībai, ja, jo, ziniet, kā var jau piedāvāt jebko, vai ne, bet es gribēju saprast, ko es varu piedāvāt, ja, kas, nu, tā arī būtu, ja, un tie, kas zina šīs kārtas, jūs zināt, ka tur ir absolūti dažādas kārtas, tur ir arī nepatīkamas, tur sejas izteiksmes un tumšas un melnas, un paskatieties, kas man atnāca, kādi man ir prieki, ja, paskatieties. Redzat? Jā. Tur te, var redzēt? Tur taču ir šitā te sieviete, ja, un sievietē iekšā ir tā karaliene, tur ir kronītes, ja, un tur pat ir zemenīte, tur ir zvaigznītes, tur ir puķītes. Nu, vienmēr sakot, man ārkārtīgi patika šī te simboliskā ideja, nu vienkārši tā, ka ļoti, tur pat ir tas elements šitas, ja, tā spirālīte, ja,
Man ārkārtīgi patīk zemenīte, jā. Un tāda tur viņai vēl tāda brošiņa ir un sirsniņa tur ir, jā. Un tas kronīts, jā. Un, ļoti, ļoti patīk, jā. Jo kronīts, jā, mums katrai ir savs kronīts, jā. Un kā mēs viņu nesam, vai ne? Un tāpat laikā viņai tā galviņa drusciņi pieliekta, jā. Tas automātiski, tas nav paštaisnais kronis, ja? Tas ir kronis, kurš tu māki arī, viņu ar pazemību iznest, ja? Bet tāpat laikā tu saglabā to kronīti, un ar šo te apziņu paskaties, kā tu dzīvē, vai ne, tāds iztaisnojusies, ja? Man ārkārtīgi patīk, ja? Tā kā, ja tev šis rezonē, tad laipni lūgta. Grupa sāksies 11. aprīlī, un viņi plānojās apmēram mēnesi. Jā, tas nebūs tā 11. aprīlī, bet ne gluži līdz 11. maijam, drusciņ ātrāk jābeidz, tāpēc, ka tur ir vēl jābūt mazai pārkārtošanai, ja. Lūk, tā ideja ir. Grupu es esmu nodomājusi likt šoreiz pilnīgi vienu cenu, bez individuālajiem. Pretējā gadījumā meitenes es pusmēnesi rakstu individuālos, un es esmu, es pagurstu, godīgi sakot, kas, protams, ir normāli, ja tu darbojies, bet es nevaru vairs tā sev veltīt tam grupas telpas uzturēšanai, ja. Īstenībā tā es visu laiku esmu strādājusi, es tik daudz ko daru, un es tā kā atmetu, tā kā nost to tieši tādu telpas uzturēšanu, ja, man liekas, es taču strādāju, es dodu, es tik daudz dodu, ja, bet es esmu sapratusi, ka cilvēki tomēr grib šo te telpu, vai ne, šo te kopā būšanu, ja, un to es esmu tā kā, drusciņi palēdusi, tā pašplūsmā, ja, lūk, un tāpēc šī grupa, es saku, katru dienu būs kāda sajūta, kāds impuls, kāda vēsts, ja, kaut kas, turklāt šie te ieraksti, kur mēs dalamies ar pilnīgi saprotamām lietām, ja, kāds ir atradis kaut kādu kolosālu vingrinājumu, viņš arī var dalīties, ja, ielikt saiti, ja, un protams, ka mēs dalamies ne tikai ar saitēm un fotogrāfijām, ja, bet arī ar šīm te savām sajūtām un, kā jau es teicu, apņemšanās. Un man ir padomā, ka ko tur varētu tā, kaut ko lai interesanti, ka teiksim, man ir interesants lietas, jā, ko vēl piedāvāt, jā, bet to tad grupā, jā, grupā. Un, protams, ka jau mēs nevaram iedomāties savu dzīvi bez gaismas apļiem, tie arī būs. Jā. Tagad es teikšu, atā, padomā, vēl ir laiks.